Bahreinā un Kuveitā atkal atskanēja raķešu trauksmes signāli, jo Irāna palaida desmitiem raķešu un dronu uz Persijas līča valstīm, kurās izvietoti ASV spēki. Jordānija paziņoja, ka pārtvērusi 3 Irānas raķetes, savukārt Teherāna apgalvo, ka tā mēķējusi uz amerikāņu militārajiem objektiem visās 3 valstīs. Katāra ir nosodījusi uzbrukums kā viņu suverenitātes pārkāpumu. Lai uzzinātu vairāk, mums tagad pievienojas Ahmeds Kuzājs, politiskais konsultants no Kuzāja Associates, kurš pievienojas mums no Bahreinas. Ahmed, lieliski, ka šodien esi ar mums E24 News English. Irānas vēstījums ir palicis nemainīgs. Režīms uzstāja, ka tas mēķē uz ASV bāzēm, nevis uz Persijas līča valstīm. Bet, kad tas atkārtoti šauj uz Bahreinu, uz Kuveitu, vai šī atšķirība tiek pieņemta valdību vai sabiedrības vidū, tur, kur jūs atrodaties? Nemaz, jo īpaši tāpēc, ka viņu izteikumi neatbilst viņu rīcībai. Viņu izteikumi vienmēr un pastāvīgi apgalvo, ka viņi uzbruk un mērķē uz Amerikas bāzēm, Amerikas interesēm un tam līdzīgi. Tomēr tas, ko mēs redzam realitātē, īpaši video, ko jūs rādījāt pēdējā minūtē, rāda tikai civilos objektus, kas ir tikuši skarti. Vakar, piemēram, es domāju, drons ir nolaidies noliktavā Kuveitā, tā ir civilais objekts. Tas ir zināms vietējiem iedzīvotājiem ap Persijas līci, tomēr viņi apgalvo, ka tas ir tas video, par kuru es runāju. Viņi apgalvo, ka tā ir amerikāņu interešu vieta. Kas notiek šobrīd? Viņi eskalē situāciju, un tā vienmēr ir bijis, kad Amerikas Savienotās valstis vai pat Izraela ir iesaistījusies uzbrukot Irānai. Tiklīdz situācija eskalējas, naktī mēs redzam atbildes triecienu no Irāņiem, un eskalācija turpinās. Tāpēc, ņemot vērā visu, kas šodien notiek Irānā, mēs sagaidām, ka šī nakts mums nebūs viegla. Runājot par šo eskalāciju, ir ziņojumi, ka Irāna vienā no saviem jaunākajiem uzbrukumiem Bahreinai izmantoja kasešu munīcijas kaujas galviņu. Ja tas ir taisnība, tas būtu pirmais šāda veida uzbrukums Bahreinai. Ja tas tiks apstiprināts, vai tas nozīmētu būtisku eskalāciju Teherānas uzbrukumos Persijas līča valstīm? Vai Bahreina varētu veikt kādu atbildes soli? Kā jūs teicāt, ja šis video vai ieraksts tiks apstiprināts kā īsts, tad jā, tā ir liela eskalācija. Tas liecina par vēl agresīvāku pieeju no Irāņu puses. Šobrīd, salīdzinot ar iepriekšējiem kara posmiem, šajā kārtā Irāņu nodarītie postījumi ir daudz mazāki. Tomēr vienlaikus, kā jūs minējāt, Persijas līča līderi šobrīd pastāvīgi tiekas, lai gan izprastu nodarītos postījumus, gan izstrādātu plānu, kā rīkoties tālāk. Nav bijusi viegla stratēģija tikt galā ar Irānu, īpaši ņemot vērā, ka Persijas līča valstis vienmēr ir centušās rast kādu miermīlīgu izeju. Tomēr, ņemot vērā visu, kas šobrīd notiek, es nedomāju, ka tā ir iespēja, un es nedomāju, ka Persijas līča valstis ilgi klusēs. Ko jūs ar to domājat? Jo 40 dienu kara laikā mēs galvenokārt redzējām, ka Persijas līča valstis klusēja, kas šobrīd ir citādāk nekā tajās iepriekšējās 40 dienās. Mēs joprojām redzam tādu pašu iznākumu virspusēji. Patiesībā kaitējums, ko ir nodarījuši Irāņi, tagad būtībā ir tāds, ka šobrīd esam sasnieguši punktu, no kura vairs nav atpakaļceļa. Un iepriekš 40 dienu kara laikā visi centās atrast izeju, miermīlīgu risinājumu, kaut kādu pamieru, kaut kādu deeskalāciju. Acīm redzot, neviens nespēja tikt galā ar Irāņiem mierīgā ceļā. Pat omāņiem, kuri ir centušies pieņemt visu, ko dara Irāņi, šobrīd ir grūti to izdarīt, jo viņi pat viņus iekļauj bombardēšanā. Vai šoreiz ir citādi, ja Izraela nav iesaistīta? Tā kā Izraela līdz šim nav saskārusies ar nevienu no uzbrukumiem, Irāna koncentrējas uz šīm Persijas līča valstīm. Vai Persijas līča valstis varētu reaģēt tā, lai parādītu, ka tās nevienmēr nostājas Izraēlas pusē, bet vienkārši aizstāv savu teritoriju? Gan tā, gan iepriekš, gan arī tagad Persijas līča valstis ir norobežojušās no sadarbības ar Izraēlu, kad runa ir par karu, vismaz ārēji. Taču šoreiz Persijas līča valstīm nebūs svarīgi, vai Izraēla ir iesaistīta vai nē, lai gan viņi to drīzāk vēlētos, ņemot vērā, kāda ir Izraēla. Tomēr es nedomāju, ka tas ir galvenais faktors.
Tā kā Persijas līča valstis ir tās, kur ekonomika ir cietusi visvairāk, es domāju, ka tuvākajās nedēļās mēs redzēsim citu virzienu no Persijas līča valstu puses. Jūs pieminējāt Persijas līča ekonomiku. Prezidents Trumps ir atkāpies no sava apgalvojuma, ka Amerikas Savienotās valstis iekasēs 20% atlīdzības maksu par drošu kuģu pārvietošanos caur Hormuza šaurumu. Viņš teica, ka Persijas līča valstis drīzāk ieguldīs līdzekļus Amerikas Savienotajās valstīs. Vai jums ir kāda informācija par to, kas varētu būt iekļauts šajos investīciju darījumos? Neesmu pārliecināts, bet Persijas līča valstis jau ilgu laiku iegulda Amerikas Savienotajās valstīs. Tas nebūs nekas jauns, pat ja tas tiek pasniegts kā jaunums. Un attiecībā uz nodevām, kuras viņš mēģināja uzlikt, tās saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un 1982. gada ANO jūras tiesību konvenciju ir nelikumīgas. Ne Amerikas Savienotās valstis, ne Omāna, pat ne Irāna nevar likumīgi slēgt šaurumu. Viņi nevar uzlikt nekādus nodevas vai tranzīta maksas. Ahmeds Kauzai pievienojas mums no Bahreinas. Vienmēr ir lieliski, ka esi ar mums i24 News English. Liels paldies! Paldies!